Nedēļas garumā Daugavpils mūzikas vidusskolā notika starptautiskie jauno pianistu meistarkursi Daugavpils Piano 2012. Pedagoģi dalījās ar pieredzi, bet to audzēkņi mācījās 7 nošu valdīšanu. Meistarklasi piedāvāja rīko starptautisko jauno izpildītāju konkursa Vivoļa mūzika žūrijas loceklis no Francijas Antoine Bouvy. To ideja jau no pagājušo gadu. Es biju žūrijā konkursā un man ļoti patika, ka viss bija organizēts un ka viss notika. Gan līmenis bija ļoti labs, gan organizācija bija ļoti laba. Un kad mēs gribējām atrast vienu vietu, ko mēs varētu to masterclass organizēt, es uzreiz domāju par to vietu. Tur vairāk punkti tiešām vajadzīgas lietas bija šeit uzreiz labu zāle, ļoti laba sadarbība ar direktoru no mūzikas skolā, un tas ir ļoti svarīga lieta, lai organizētu masterclass, kad daudz studenti nāk arī ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm, lai viņam nebūtu nekāda problēma, lai atrast klase, lai vienkārši zināt, kur dzīvot, kur paēst, lai viss būtu tā skaidri organizēt. Ideja par starptautisko jauno pianistu meistarkursiem Daugavpils Piano 2012 Aivaram Brokam ļoti iepatikās. Ideja parādījās pie mums bija pāris gadu, mums katru gadu notiek Vivoļa mūzika tāds starptautiskais konkurss, un vienā no šiem konkursiem bija Antoine Bouvy, franču mūsu kolēģis, viņš bija žūrijā, un es arī biju žūrijā. Mēs tā sarunājāmies, viņam ļoti patika šeit šis konkurss Daugavpils, un pēc kāda brīdī viņš man piezvanīja un saka, ka vai es nebūtu pret, ka būtu tāds starptautiskais festivāls, jo viņš strādā arī Ķīnā, Francijā, un viņš drusku pazīst Rīgu, jo viņš pabeidz arī Rīgas konservatoriju. Un tā mēs tā padomājam, ka tā būtu tāda grūta, bet laba ideja. Un tā mēs sākam strādāt, un tā tas realizējas arī šodien. Un protams, tā brīnumaini, ka tie ķīniešu bērni atbrauca, bet īstenībā, ja tā ļoti grib, tā nekas briesmīgs nav, un mēs domājam, ka mēs tā ceram, ka arī tālāk būs sadarbība tālāk, un varbūt ne tikai pianistu būs kurs, bet arī citas specialitātes. Latvijā uz aicinājumu atsaucās klavierspēlētāji no Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas. Priekš Latvijas mūzikas akadēmijas starptautiskie kursi ir pierasta lieta, bet reģionos sarunas ar pedagogiem no ārzemēm ir veiksme, jo īpaši skolniekiem. Pie saviem skolotājiem skolēni jau ir pieraduši, viņiem ir interese citu pedagogu pieredze un mācīšanas tehnika. Es domāju, ka meistarklases šeit Daugavpilī un starptautiskās meistarklases tā ir brīnišķīga lieta. Un brīnišķīga tādēļ, ka jebkura tikšanās ar cilvēkiem no citiem reģioniem, no citas varbūt kultūras pieredzes un domāšanas tāds un dzīves pieredzes, jo tā vienmēr ir bagātināšanās. Un vienmēr ir ļoti vērtīgi uzzināt viedokļus no gudriem cilvēkiem un no citiem reģioniem. Arī tādēļ, ka Rīga tomēr ir tā vieta, kur mēs to sastopam daudz biežāk, tādu starptautisko apriti, piemēram, muzikāli profesionālajā tādā, laukā, ja? Bet reģionos tas varbūt notiek mazāk, un tāpēc es domāju brīnišķīgi, ka izvēlējāmies Daugavpili, un šeit izskatās, ka visiem meistarklašu dalībniekiem patīk būt, gan pilsētā, gan skolā, gan mums ir labs kontakts vienam ar otru, un mēs redzam, ka bērni mācās un iemācās un attīstās un mainās. Un mēs ceram, ka tāda praksa turpināsies. Daudz atbraukušie pie mums bija pirmo reizi, un viņiem ļoti iepatikās mūsu pilsēta. Meistarkursi noslēdzās ar koncertu. Audzēkņi izpildīja klasiskos Baha, Gaitna, Šumana, Lista, Šopēna skaņdarbus. Organizatori un dalībnieki aicina uz noslēguma koncertu, kur tiks doti arī sertifikāti un piemiņas dāvanas. Koncerts notiks mūzikas skolas zālē sestdien 25. augustā 18:30. Ieeja bez maksas.